Klau, Anta, Valentīna dienā bez konfektēm. Ko tu vēl gribētu, lai tev uzdāvina? Es gribētu kaut ko skaistu, bet arī noderīgu. Kaut kas meitenēm noderīgs. Jā, piemēram, smaržas man ļoti noder. Man noder lūpu krāsas. Tieši to mēs, Anta, tagad arī iesim kopā skatīties, kā to taisa. Liela daļa sastāvdaļu, ko izmanto kosmētikas ražošanā, sākotnēji atrodas šādos maisos kaltētā veidā. Tā kā kosmētika nonāk cilvēkiem uz ādas, tai jābūt ražotai no dabiskām izejvielām. Piemēram, kaltētas rudzu puķes, kadiķu ogas vai jūras aļģes. No šiem augiem sarežģītā procesā iegūst ekstraktu. Tas ir tas pats augs, tikai šķidrā veidā. Kosmētikas ražošanai izmanto arī tādas interesantas izeivielas kā kakao, sviestu, parafīnu, perlamutru un daudz ko citu. Kosmētika, tāpat kā ēdiens, tiek ražots pēc konkrētas receptes un rūpīgi izvēlētām sastāvdaļām. Turklāt visas sastāvdaļas tiek vārītas, gluži kā zupa. Tikai lūpu krāsas vārīšana notiek šādos īpašos katlos. Vietu, kur tas notiek, pat sauc par lūpu krāsas vārīšanas cehu. Šajā katlā vārās apmēram 11 kg masas. No tās var pagatavot 3000 lūpu krāsu. Izvārīto masu ievieto traukos, lai tā veselu diennakti varētu kristalizēties jeb sacietēt. Tikmēr laboratorijās veids pārbaudes, vai ar lūpu krāsu viss ir kārtībā. Šī sarkanā masa ir dekoratīvā lūpu krāsa, ko sievietes klāj uz lūpām. Bet šeit tiek ražota higieniskā lūpu krāsa. Šajā īpašajā aparātā ievieto lūpu krāsas masu, kas atkal tiek izkausēta un iepildīta lielā rata caurumiņos, jeb formās. Zem rata atrodas tāds kā ledusskapis, kas šķidro lūpu krāsu atkal padara cietu. Kad masa ir sacietējusi, to viegli var ievietot iepakojumā, jeb lūpu krāsas futlārī, ko ērti turēt rokā un pārnēsāt. Visu procesu uzrauga vairākas darbinieces. Viņas pārbauda, vai saražotās lūpu krāsas atbilst kvalitātei un vai tās vizuāli ir sanākušas vienādas. Kad tām uzliek korķīšus, tās ir gatavas. Taču saražoto kosmētiku arī pārbauda īpašā laboratorijā. Darbiniece ar speciālu ierīci pārbauda cilvēka ādu, kāda tā ir pirms un pēc kosmētikas lietošanas. Jo kosmētika drīkst cilvēka ādu padarīt veselīgāku un skaistāku, bet nekādā gadījumā tā nedrīkst kaitēt, tāpēc ar kosmētikas lietošanu nedrīkst pārspīlēt.